Pēc 3 nedēļām Dailes teātrī būs pirmizrāde Mežonīgajai pilsētai, kuras režisors ir Gatis Šmits. 5. reizi savās izrādēs viņš sadarbojas ar tērpu mākslinieci Keitu. Mums ir tā privilēģija ieskatīties vietā, kur mākslinieci parasti nevienu neielaiž. Tas ir kostīmu mērīšanas telpā, un mēs aizkulisēs paskatījāmies, kā tad top jaunās izrādes kostīmi. Izrāde par savādnieku apdzīvotu mazpilsētu un svešinieka ienākšanu tajā vēl tikai iegūst aprises, tāpat kā formu pieņem modes māksliniecu Keitas kostīmi. No nekā, no idejas un radošās komandas savstarpējās sapratnes jātop taustāmam un skaistam rezultātam. Amerika 50. gadi, un Gatis jau ir tāds, kurš prasa tā kā realitāti. Un faktiski arī es pati negribu kostīmus, es tomēr ļoti atkal gribu autentiski. Tā ir Amerikas vidiena, tas nav nekāda ne Ņujorka, ne Parīze, līdz ar to tā nav nekāda mode. Tas ir tomēr tā kā reāli cilvēki, un līdz kuriem varbūt kaut kas ir aizgājis bišķiņ no tā kopējā modes attīstības viņa. Man vairāk ir tomēr 17, 18 gadsimts. Man tomēr tur liekas, kad ir sirds, bet man šis patīk, jo tas ir no 20. gadsimta faktiski gandrīz viens no tādiem spilgtākajiem periodiem, kad tiešām bija Zlapsenes viduklītis un tad tie daudzie metri auduma un kuplie svārki, kad tiešām skaistums reāls. Mākslinieks gan atzīstas, ka kungu kostīmi ir viņas kaislības skatuves tērpu radīšanā, tāpat kā modē. Arī šajā izrādē vairāk esot vīriešu, un sievietes ir tikai rotājošs elements – skaistas puķes. Sadarbība ar režisoru Gati Šmitu, kas aizsākās mūziklā Nožēlojamie un turpinājās izrādēs Trakāk vēl kā 5. gadā, un drāmas kursi pieaugušajiem un filmā Seržanta Lapiņa atgriešanās ļauj paskatīties uz ikdienas darbiem citām acīm. Kolekcijas rodās galvā, un tā ir tīri tāda mana individuālā sajūta par to, ko es gribētu, teiksim, jaunā sezonā redzēt. Bet šie projekti man ļoti patīk, ka Gatim apmierina mans darbs, ka tas iedod kaut kādu pavisam citu impulsu, un ar viņu vienmēr ir jautri. Andrei salā joprojām darbojas Keitas kiosks, un viņas tērpus var atrast Latvijas modes dizaineru veikalos, taču Keitas dzīve un darbs joprojām ir Londonā. Pašlaik uz galda esot nākamās vasaras kolekcijas idejas, bet apgriezieni industrijā mazliet nomesti pēc bērniņa piedzimšanas, tāpēc publiski viņas jaunākais veikums vismaz tuvākajā laikā būs redzams tikai teātrī, jo mākslinieci visu dara pamatīgi, un jaunai kolekcijai vēl jānogatavojas idejiski un finansiāli. Man patīk, kad es nonāku atkal zālē, tā kā no otras puses, un tu vari sajust, ka katrs zobratiņš, katrs aktieris, katrs gaismu vai izrāžu vadītājs, ka visi strādā, un ka tu sajūti to komandas kopumu, un tas, man liekas, ir arī forši, un katrs iet ar pilnu atdevi. Jau pēc 3 nedēļām, 11. maijā, Mežonīgā pilsēta Dailes teātrī pavērsies skatītājiem visā savā Amerikas 50. gadu aizkustinošajā krāšņumā, kad dziļākās kaislības slēpās aiz kungu un dāmu ārējās elegantas kārtiņas.